Esiet sveicināti sestdienā, jūs kā ierasts skatāties raidījumu Laimīgs un vesels. Te jau vai katrs no mums noteikti ir saskāries ar smagumu sajūtu vēderā, ko var pavadīt sāpes vai pat vēdera pūšanās. Kāda vizīte pie gastroenterologa ir neatliekama, kas notiek tās laikā un kādi izmeklējumi ir būtiski, to tad noskaidrosim šī raidījuma gaitā. Ilgstošas vai atkārtotas sāpes vēderā vajadzētu uztvert nopietni, jo tās var signalizēt par iekšējo orgānu funkciju traucējumiem. Sāpēm vēderā var būt ļoti daudz iemeslu un pat spēja radīt nopietnus draudus dzīvībai. Tālāk ārsti aicina pārāk neaizrauties ar pašārstēšanos, tautas medicīnu vai aptiekā nopērkamajiem bezrecepšu līdzekļiem, bet doties uz pārbaudi pie ārsta un iegaumēt, ka precīzas diagnozes uzstādīšana ir speciālista kompetence. Problēma, kas ir saistīta ar gremošanas traktā, viņi varētu būt dažādi un plaši, bet ja mēs runājam par augšējā dalā, noteikti viena no vispopulārākā problēma joprojām ir atmiņas slimība, piemēram, vai no to, ko mēs saucam dispepsija, kad ir bišķiņas sāpes, nespecifisks diskomforta augšējā dalā un tā tālāk. Skāba garša mutē, nepatīkamas atraugas, žagas un slikta elpa arī ir atviļņa slimības sabiedrotās. Ārsts gastroenterologs palīdzēs dažādu kuņģa zarnu trakta slimību gadījumos, ja problēmas skārušas barības vadu, kuņģi, 12 pirkstu zarnu, tievās vai resnās zarnas, aizkuņģa dziedzeri vai aknas un žultsceļus. Jaunieši ļoti bieži viņi nāk, ja vēders pūšas vai ir gāzes veidošanas un tādi diskomforti, vēders izies, izmainās. Ja mēs runājam par vecāku grupu, tad ļoti bieži aizcietums ir viens no vispopulārākajiem simptomiem. Ja? Cilvēki ir dažādi, viņi var interpretēt šo simptomu vai sudzības dažādi. Ir cilvēki, kas sēž mājās un mēģina ar savu tautas medicīnu risināt problēmas, bet ir tad, kad viņi jūt, ka ne, mums jāiet pie ārsta. Es domāju, ka jebkurs simptoms, kas nepāries tik ātri vai intensitāte palika sliktāk ar laiku, tas ir stundas vai diena, noteikti jānāk pie mums, un tad mēs varam izslēgt, ka tur nav nekas nopietni vismaz. Vai ja ir kaut kāda problēma, tad droši vien mēs varam viņiem labāk rekomendēt, kāda veida, kāda ārstēšana būtu labāk, īpaši tas cilvēki. Ja sāpes vēderā ir hroniskas, noteikti vajadzētu konsultēties ar ārstu un veikt padziļinātus izmeklējumus, lai neradītu dzīvībai bīstamu slimību attīstības risku. Ja vēderā kaut kas laiku pa laikam iesāpas, labāk vienu reizi pārbaudīt, nekā mocīties neziņā, kas gan tur ir. Gastroenterologa konsultācijas laikā tiek veikta pacienta rūpīga apskate. Parasti pie konsultācijām, tā kā es jums teicu, mums jāzina tieši, kas tas cilvēku traucē, kāpēc viņš vai viņa ir atnākusi pie mums. Mums jānovērtē, cik nopietni šīs problēmas vai simptomi ir vai sudzības ir. Un tad tālāk mēs rekomendēsim tālāku taktiku, kā labāk iet no tā punkta. Ja? Ārsts uzklausa pacientu, izrunā sūdzības, nozīmē analīzes un, ja nepieciešams, tālākus papildu izmeklējumus. Viens no tiem ir augšējā endoskopija. Mēs varam apgūt ļoti skaidri tādas diagnozes vai bildi izmeklēšanā laika. Es tikai gribu izmantot šīs iespējas, lai cilvēks nedomā neko slikti par šīs izmeklēšanu, jo, ja ir kaut kāds specifisks bailes no viņa vai tam līdzīgi, mēs varam arī piedāvāt ļoti vieglas narkozes izmeklēšanā laika. Lai gan procedūra ir diezgan īsa procedūra, tas ir dažas minūtes, bet informācija ir daudz. Mēs varam pārbaudīt barības vadā kungis un pirmajā dalā no 12 pirksta zāna. Mēs varam arī paņemt daudz biopsijas, sūtīsim tālāk uz laboratoriju, ja ir nepieciešamas. Un faktiski tas biopsijas jautājums ir diezgan aktuāls, jo daudziem cilvēkiem nāk ar īpaši tādas sudzības vai jautājumus, un tas palīdz mums saņemt vairākas informācijas un šis procedūra. Tātad augšējā endoskopija ļauj ne tikai detalizēti apskatīt barības vada, kuņģa un 12 pirkstu zarnas gļotādu, bet arī vienlaikus veikt diagnostiskas un medicīniskas manipulācijas. Ja nepieciešams detalizēti izvērtēt kādu konkrētu vietu, attēlu var vairāk kārt palielināt līdz pat šūnu līmenim. Un to ļauj tikai jaunākās prēmiju klases gastroskopijas izmeklēšanas aparatūra. Līdz ar to kvalitatīva attēla rezultātā, izmantojot palielināšanas un attēla izgaismošanas iespējas, var iegūt visdetalizētāko informāciju, aplūkojot pats sīkākos asinsvadus. Endoskopija, kā jūs zināt, viņa nav tikai diagnostiskais metode, bet arī ārstēšanas. Tas nozīmē, ka izmeklēšana laikā ļoti bieži, ja mēs atradīsim, piemēram, sīks asinsvads
kas asinot, mēs arī to varam apstājas, vai nu, ja ir polips, mēs varam viņu noņemt nost bez nekāda problēma, bet atkal šeit ir jautājums par kādu polipsu, mēs runājam, kāda daba viņa ir un tā tālāk, bet iespējams, protams, ir. Ja endoskopija tiek veikta vieglā narkozē, tad pēc procedūras pacients nevarēs sēsties pie stūres. Jāatceras arī, ka endoskopijas dienā 4 stundas pirms procedūras nevar ne ēst, ne dzert, ne smēķēt. Pēc procedūras ēst varēs jau pēc pusstundas. Kā noskaidrojām, atviļņa slimība nav vienīgā, ar ko ikdienā saskaras pacienti. Neveselīgs dzīvesveids, asi sāļi ēdieni var provocēt gastrītu. Gastrīts ir sastopams vieglā formā, hronisks vai sāsināts, un tas ir teju katram cilvēkam. Lietas, par ko mēs uztraucam, tad, kad mēs runājam tikai par gastrītu, mēs arī gribam redzēt, vai kopā ar šīs iekaisums, kas ir ļoti populārs, un katram cilvēkam višķiņ ir tas, kas tur nekas nopietni nevajadzētu būt, bet, ja mēs runājam, piemēram, par jauniešu un tam līdzīgi, bet jautājums ir, kas vēl klāt ir, ko mēs varbūt neredzam, vai tur ir izmaiņa ar kunga glotāda vai nav. Un izmaiņa varētu būt dažādi, un viņi nav uzreiz, ja ir izmaiņa, tas nozīmē, ir slikta izmaiņa, bet atkal ārsts var novērtēt, cik nopietni tas izmaiņa ir. Tāpēc arī mēs endoskopija laikā mēs ņemsim tas biopsijas, un mēs sūtīsim tālāk uz laboratoriju, viņi vēl precīzāk novērtē šīs izmaiņas. Svarīgi atcerēties, ka cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma ieteicams veikt gastroskopiju arī tad, ja nekādu sūdzību nav, lai profilakses nolūkā pārliecinātos, ka nav patoloģisku izmaiņu barības vadā, kuņģī un 12 pirkstu zarnā. Īpaši tad, ja šāds izmeklējums līdz šim nekad nav veikts. Otra populāra izmeklēšanas metode ir kolonoskopija, kas palīdz izmeklēt resno zarnu. Izmeklēšanu veic caur anālo atveri, ievadot taisnajā un resnajā zarnā endoskopu, kas ir kā lokana caurulīte pirksta resnumā. Ļoti bieži cilvēki uzstāv par savu veselību, piemēram, ir caurēja, kas ir hroniska, bez izmaiņām, dažas nedēļas vai nu vairāk mēnešus un tā tālāk. Tas arī varētu būt indikācijas. Tad vēders izmaiņa mēdz būt pēkšņi izmaiņa. Tas arī varētu būt viena no indikācijas, jebkura vecuma grupa. Piemēram, šeit nevaram aizmirst par kolītu vai Crohns un čulainas kolīts, tādas slimības, kas var ietekmēt resnē zarnā un Crohna slimībā laikā arī pat tievērzāni. Protams, tur ir citas izmeklēšanas. Šeit es gribu akcentēt, ka kolonoskopija ir priekš resnē zarna praktiski. Ir divas tas galvenais resnēs zarnas īkaisīgas slimības. Tas ir Crohna slimība un arī čulainas kolīts. Protams, starp viņiem varētu būt rētāk un nespecifisks kolīts vai no iekaisums, kas ir saistīta ar medikamentoza vai no citas infekcijas celonis un tā tālāk. Bet ja mēs runājam par šīs galvenais īkaisīgas problēmas vai slimības, resnē zarnu un tievēja, viņi diezgan ir nopietni problēma, bet nevienmēr, ne katram cilvēkam ir čulainas, jo tur ir atkarība no ko mēs redzam kolonoskopijā, piemēram, laika, cik plaši tas slimība ir aizgājusi, kādi dala no resnē zarna ir problēma. Piemēram, ja mēs runājam par čulainas kolīts, ļoti bieži, vai gan vienmēr viņš jāsāk no apakšējā dalā vai no anāla atverīti līdz viņš var sasniegt visa resnē zarna garumā. Ja mēs runājam par Crohna slimību tieši otrādi var ietekmēt jebkurā dalā no gremošanas traktā. Resnās un taisnās zarnas izmeklēšana ar kolonoskopu ir ieteicams profilaktiski veikt ikvienam, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu, lai izvairītos no patoloģiskām izmaiņām un ļaundabīgo resnās zarnas audzēju riska. Jo statistika liecina par šokējošu to progresu. Ja ir pozitīvi slēpto asiņu testa rezultāti fēcēs, šis izmeklējums ir iekļauts valsts apmaksātajā skrīninga programmā. Kā jūs zināt, piemēram, pēc 50 gadu vecuma mums ir tas arī Latvijas skrīninga programma, priekš vēzis atklāšana un tā tālāk. Kolonoskopija šeit ir tā kā preventīva, profilakti varam uztaisīt. Es domāju, ka daudz cilvēki zina caur ģimenes ārsta saucās sleptais asins tests. Piemēram, ja mēs ņemsim tas grupu, tiem, kam ir pozitīvs tas sleptais asins tests, viņi tad jānāk uz kolonoskopu, lai mēs varam izslēgt. Pozitīvu testu tas nenozīmē, ka tur jābūt kaut kāds vēzis, bet pozitīvu testu tas nozīmē, ka mums jātaisa tas procedūra, jāveik tas kolonoskopiju. Un lūk, kolonoskopija laikā mēs varam
praktiski katru endoskopijas, katrs ārsts, viņš vai viņa mēģināt sasniegt vai skatīt visa resna zarnas garumā. Arī varam šeit tad mēģināt iet iekšā tievajā zarna, tikai dažus centimetri, un lūk, pēc to mēs varam arī novērtēt, kāda glotāda tur izskatās, vai viņa ir arī izmaina, ir asinošana, ir polipi, ir tas tumors, par ko mēs baidām, vai nav. Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība Ars un Veselības centrs 4. Ja ģimenes anamnēzē radiniekiem ir bijis rasnās zarnas audzējs vai polipi, arī tad nepieciešams profilakses nolūkos veikt kolonoskopiju. Kolonoskopija nosaka slimības attīstības fāzi, kas ļauj ārstam gana ātri un operatīvi izvērtēt, kādu ārstēšanu vai medikamentus pielietot. Šīs slimības, gribu pateikt un akcentēt vēlreiz, viņi ir hroniski. Ar viņiem nedrīkst tā, kā saka, ja gadījumā cilvēki jau zina, ka ir čūlains kolīts vai kronslim, viņš vai viņa jāatceras, ka viņi jāapmeklē savu ārstu diezgan ļoti regulāri. Vēders izmaina, bet šeit es gribu pateikt ne tikai cauri. Tad arī ar šīs slimības varētu būt aizcietējums, piemēram. Ja? Ir asinošana vai neskaidra dzelzs defekts, vai cilvēki domā, ka tas ir tikai hemoroidi. Ja? Viņi droši var nākt, un mēs varam uzreiz ļoti bieži pēc procedūra varam pateikt, viņiem ir vai nav tas problēma resnajā zarnā vismaz. Parasti dienu pirms procedūras pacients sagatavojas un ar speciālu medikamentu palīdzību iztīra savu zarnu traktu. Kolonoskopijas procedūra ir nesāpīga, jo to veids intravenozā narkozē. Narkoze ir ļoti viegla, īslaicīga, lai nejustu diskomfortu. Procedūra norit certificēta anesteziologa uzraudzībā. Mana loma ir atsāpināt pacientus, radīt komforta sajūtu, lai dakteris, gastroenterologs varētu kvalitatīvi veikt izmeklējumu. Kas attiecās uz fibrogastroskopijām, tad anestēziju mēs ļaujam pacientam izvēlēties, vai viņš vēlās tikai pseidoanalgēziju, vai viņš vēlās arī vispārējo anestēziju. Bet, kas attiecās uz kolonoskopijām, tad mēs rekomendējam intravenozo vispārējo anestēziju, lai pacients justos komfortabli. Pastāstīšu, kāpēc. Tādēļ, kad šā anestēzija sastāv no 2 komponentiem. No atsāpināšā komponenta, tas ir narkotiskais analgētiķis, tiek izmantots, un otrais komponents ir miegs. Tātad, apvienojot abus šos komponentus, rezultāts ir tāds, ka pacients procedūras laikā guļ, atslābis, un praktiski procedūrā nejūt ne sāpes, ne arī apkārtējās skaņas. Lai arī kolonoskopiju var veikt bez narkozes, izvērtējot procedūras specifiku, vieglā narkoze ir ieteicama. Mēs īsti nezinām, cik mums ir cilpotas zarnas, cik lielus leņķus vai astus leņķus šīs zarnas mums vēdera dobumā met, tādēļ arī pacientam tas var radīt diskomfortu, jo vairāk garākas zarniņas un cilpainākas, tāda procedūra būs noteikti sāpīgāka. Tādēļ anestēziju noteikti vajadzētu izmantot. Vēl viens moments, kas noteikti prasa izmantot anestēziju, ir iepriekšējās operācijas vēdera dobumā, jo tad arī ir saugumi un arī zarniņas ir grūtāk izejams. Tāpēc šie 2 momenti ir noteikti jāņem vērā, nākot uz kolonoskopijām un risinot jautājumu par anestēzijas ņemšanu vai neņemšanu. Pēc kolonoskopijas cilvēks pamostas ārtā palātā un var turpināt dienas gaitas jau tanī pašā dienā. Vienīgi nav ieteicams vadīt automašīnu. Ja pacientam ir nepieciešams tievās zarnas izmeklējums, tad mūsdienu medicīna piedāvā gan kapsulu endoskopiju, gan modernu magnētiskās rezonances enterogrāfiju. Magnētiskās rezonances enterogrāfija būtībā ir vienīgais izmeklējums, kur mēs varam izmeklēt tievās zarnas. Izvērtēt zarnas sieniņu, vai tur ir iekaisums vai nav iekaisums, vai šis iekaisums ir akūts vai hronisks. Tad ir iespējams izvērtēt ārstēšanas efektu, salīdzinot izmeklējumu pirms ārstēšanas un pēc. Ir iespējams iegūt arī kustīgus attēlus, līdz ar to mēs varam izvērtēt, vai šī zarnas sieniņa funkcionē. Tad ir iespējams noteikt, vai ir onkoloģija vai nav tievajās zarnās. Būtībā tās ir pamatindikācijas šim izmeklējumam.
Iekārta ir aprīkota ar papildu funkcijām onkoloģiskiem un kardioloģiskiem izmeklējumiem. Bez tam šo var izmantot kā skrīninga metodi, lai patoloģiju atklātu pēc iespējas agrīnākā stadijā, vai arī pēc iespējas kvalitatīvāk izvērtētu kādu esošu patoloģiju. Magnētiskās rezonanses izmeklējums ir īpašs ieguvums onkoloģiskajā diagnostikā, jo pilns ķermeņa skenējums palīdz atrast agrīnas metastāzes. Šī iekārta ir šobrīd modernākā un jaunākā Latvijā. Mēs iegūstam ļoti augstas izšķirtspējas tievo zarnu attēlus. Šis izmeklējums, ja mēs salīdzinām ar datortomogrāfiju, ir nekaitīgs. Līdz ar to ir iespējams izmeklēt bērnus, jaunus cilvēkus, ir iespējams veikt vairākus izmeklējumus, lai kontrolētu ārstēšanas efektu. Pacientam pirms tievo zarnu magnētiskās rezonanses izmeklējuma ir nepieciešams speciāla sagatavošanās, tas tiek izstāstīts. Izmeklējuma laikā ir jāguļ ļoti mierīgi. Izmeklējums notiek ar elpas aizturi. Ir dažas sērijas, kur mēs lūdzam ievilkt elpu un aizturēt. Šis jaunākās paaudzes magnētiskās rezonanses iekārta ir speciāli izveidota, lai pacients justos pēc iespējas komfortablāk izmeklējuma laikā. Ir pieejami dažādi apgaismojumi, attēli, mūzika, lai pacients nomierinātos un mēs varētu labāk ar viņu sadarboties. Līdz ar to izmeklējums būtu daudz kvalitatīvāks. Digitālā premium klases magnētiskās rezonanses iekārta ar magnētiskā lauka stiprumu 3 teslas rada augstas izšķirtspējas izmeklējuma attēlus. 3 Tesla magnētiskās rezonanses iekārtas Baltijā ir tikai dažas tādas iekārtas. Latvijā šī ir modernākā, jaunākā 3 Tesla iekārta, un tas mums ļauj iegūt ļoti precīzus, kvalitatīvus izmeklējumu attēlus, ātrāk, precīzāk nokļūt pie diagnozes un laicīgi uzsākt ārstēšanu pacientu. Un ir arī pieejams tādi specifiski izmeklējumi, kas līdz šim nebija īsti pieejami. Piemēram, onkoloģiskiem pacientiem viena izmeklējuma laikā mēs iegūstam izmeklējumu gan videnes, gan vēdera dobumu, gan iegurņu izmeklējumiem, lai izmeklētu limfmezglus. Magnētiskā rezonanse ir viena no precīzākajām un informatīvākajām diagnostikas metodēm. Nekaitīga, ar magnētiskā lauka un radioviļņu palīdzību viena izmeklējuma laikā palīdz iegūt kvalitatīvus cilvēka ķermeņa un orgānu šķērsgriezuma attēlus 3 plaknēs. Nevien dažādas barības vada, kuņģa un zarnu slimības raisa diskomfortu un pasliktina dzīves kvalitāti, bet arī tikpat delikāti netīkama slimība kā hemoroidālā saslimšana. Veicot dažādus izmeklējumus, kā jau pieminētā kolonoskopija, nereti tiek atklāts, ka diskomforta radītājs ir tieši hemoroīdi. Katrs cilvēks piedzimst ar hemoroīdiem, tomēr ne katram ir tendence veidoties hemoroidālai slimībai. Pie manis kā pie proktologa vēršas ar dažādām sūdzībām. Visbiežākās sūdzības ir par traucējumiem no taisnās zarnas puses, kas var būt saistīti gan ar vēdera izeju, vai, piemēram, parādās sēžot, vai, piemēram, valkājot pieguļošāku apakšveļu. Šie traucējumi var būt kā dedzināšana, kā nieze, kā diskomforts. Nereti ir arī sūdzības par izdalījumiem vai arī par asins pieaugumu vēdera izējas laikā. Ļoti bieži ir sūdzības arī par veidojumiem, kas parādās taisnā zarnas ārpusē, kas var būt pastāvīgi, vai arī izslīdēt pie vēdera izējas. Un šie veidojumi var radīt ne tikai nepatīkamas sajūtas vai sāpes, bet, kas nav mazsvarīgi sievietēm, šie veidojumi rada arī vizuālu kosmētisku defektu. Hemoroīdi var rasties pie aizcietējumiem, caurejas, ilgstošas sēdēšanas, rakšanas darbiem dārzā, smagumu celšanas, pēc diētas kļūdām vai alkohola lietošanas. Sievietēm, atšķirībā no vīriešiem, ir papildus provocējošs faktors, kas ir grūtniecības laiks un dzemdības, jo šajā laikā notiek fizioloģiskas izmaiņas organismā, kas ir gan hormonālas, kas ietekmē gan asinsvadu caurlaidību, gan arī ir tīri mehānismi, palienoties dzemdei, rodas spiediens uz vēdera lejasdaļu, kas savukārt rada asiņu atpakaļ plūsmas traucējumu un rezultātā asinsvadi
paplašinās taisnajā zarnā un veidojas šie izvēlējumi, ko mēs saucam par hemoroīdiem. Jāsaka, ka taisnā zarnas slimībām nav specifisku simptomu, kas nozīmē to, ka dažādām slimībām un dažādu slimību pakāpēm var būt vienādi vai pat līdzīgi simptomi. Līdz ar to jau pie pirmajām kaut kādām izmaiņām taisnajā zarnā, pie pirmajām sūdzībām būtu jāvēršās pie proktologa, lai noskaidrotu šo sūdzību patieso iemeslu. Ja gastroskopijas vai kolonoskopijas izmeklējumam pacientam iepriekš jāgatavojas, tad vizītē pie proktologa īpaša sagatavošanās nav nepieciešama. Gatavošanās proktologa vizītei nav ne ar ko īpašāka, ne speciālāka kā pie cita speciālista. Pacientam nav īpaši jāgatavojās, respektīvi nav jāveic kāda zarnu tīrīšana, nav jāievēro speciāla diēta. Vairāk šī gatavošanās, jeb saņemšanās vizītē pie proktologa bieži vien ir saistīta ar kādu psiholoģisku barjeru. Šajā ziņā gribās iedrošināt un teikt, ka visi aizspriedumi un bailes, kas ir saistīti ar šo proktologa apmeklējumu, ir nepamatoti. Apskate notiek saudzīgā veidā norobežotā telpā. Tikmēr tālāko ārstēšanu vai pat operāciju ārsts nozīmē katram individuāli atkarībā no slimības pakāpes. Daudzos gadījumos efektīva ir medikamentoza ārstēšana, kad tiek pielietotas tabletes iekšķīgi kursu veidā, gan arī svecītes, lokāli vai ziedas. Gadījumos, ja ir nepieciešama ķirurģiska ārstēšana, gribu atzīmēt, ka šīs operācijas parasti nav steidzamas, kas ļauj pacientam saplānot savu darbu, savus laikus, ļauj arī morāli sagatavoties uz operāciju. Bez tam operācija apjoms un narkozes veids, kas parasti ir īslaicīgs, ļauj šīs operācijas veikt dienas stacionārā. Grēmošanas traucējumi Latvijas sabiedrības vidū ir tāda kā tabū tēma. Taču par to noteikti ir jārunā, jo tas negatīvi ietekmē cilvēku labsajūtu un sabiedrisko dzīvi. Grēmošanas traucējumu rašanos ietekmē dažādi faktori. Tā skaitā pārlieku liels stress mūsu ikdienas dzīvē, kā arī nepilnvērtīgs un nepareizs uzturs. Tieši tādēļ ieteikums jums, ja jūtam kādas sūdzības, noteikti nenodarbojamies ar pašārstēšanos, bet gan vēršamies pie speciālista, kurš tad nozīmēs labāko ārstēšanas plānu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums arī šajā reizē, kā ierasts. Pirms atvados rekomendēju iepazīties ar jaunāko Ievas veselības numuru. Jaunajā Ievas veselības numurā lasi, kāpēc ārsti iebilst pret tievēšanas diētām un uzzini, kā tievēt nekaitējot sev. Nelūgtās pavasara viešņas, augstumpumpas. 10 ziedas, kas palīdzēs tās sadziedēt ātrāk. Žurnāla Sieviešu dienai veltītajā numurā lasi iedvesmojošas sarunas ar ginekoloģi Nelliju Lietuvieti un bērnu ārsti Edīti Felicitu Meldrāju. Pārdomās par sievišķību dalās ārsti vīrieši. Novēlu jums mierīgas un saulainas brīvdienas, tagad gan atvados un mēs ar jums tiekamies kā ierasts jau nākamnedēļ.